ražotājs. Un šitā vairāk salātiem te gan nav eļļa, no citroniem ir grūti izspiest eļļu. Tur ir koncentrāts. Jā, varēsiet. Diļu eļļa, arī uz rapšu eļļas bāzi, arī salātiem pārsvarā var izmantot. Šī eļļa ļoti patīk igauņu ekskursantiem, jo viņiem dilu vārds nozīmē vēl kaut ko citu nekā tikai dilas. Kaut ko rupjāk, mazliet zemāk par jostas vietu. Un tad viņi visi smaida un fotografējās ar šo eļļas pudelīti. Nu, igauņu. Kā tad ir? Dilu. Kā ir rakstīts? Diļu ir rakstīts, bet dilla. Nu jā, viens burts ir. Vai ne? Nu jā, jāizmaina. Čimeņu eļļa. Arī salātiem, arī ļoti labi grāmatvežiem, atmiņai, jaunām māmiņām, arī pienainībai. Čikloka eļļa. Vecmāmiņām ir sevišķi, ja? Jā, arī vecmāmiņām derēs pienainībai. Čikloka eļļa arī ļoti laba tieši, ja jūs šodien gadījumā mazliet iedzerat, vai pat daudz iedzerat, rītā sāp galva, šī ļoti laba uz pohām palīdz. Uzreiz jāņem. Tad vēl saldākai dzīvē ir kanēļa eļļa. Šo var izmantot pankūku mīklai pievienot, nu, lai būtu tā garšiņa, vai arī smalkmaizītai mīklai pievienot un tad seks. Nu, tad ir veselības eļļa, līnsēklu eļļa. Šī ir skaistiem ragiem, astei, nagiem, apspalvojumam. Visam skaistai ārienai, ja? Un tad, kad viņu attaisa vaļā, viņu vēlams 3 nedēļu laikā izlietot, jo katru reizi atverot, viņi paliek rūgtāk un rūgtāk. Tumsā jāstāv. Patiesībā arī šīs gaišās pudelītes viņiem neder. Bet, nu, viņi nevar vienkārši iepirkt tumšās, nekur nav. Un tad, kad šie eļļa vairs nav iedzerama, tad ar viņu var apsmērēt arī dārza mēbeles un arī citu. Nu, tāda pārsvarā dārza. Un tas, kas paliek pār no līnsēklu eļļas, tas ir izspiestas līnsēklas. Ja ar eļļu dabū skaistu ārienu, ar šo dabū skaistas zarnas, jeb zarnu škrubs. Lieto pie jogurtiem, putrām uz maizītes var bērt. Tikai nevajadzētu pārforsēt, tad var dabūt pretēju rezultātu. To jūs visu varat nogaršot, tās līnsēklas varat kā rotīt nogaršot, eļļas iemērcot liepkalnu maizīt eļļā un pagaršojot. Droši varat celties augšā, garšot. Nu, Valmiers minerāla ūdens. Diemžēl alu vairs neražo, tas jums netiks. Un to mēs varam pagaršot? Jā, jūs šo visu varat taisīt vaļā, garšot. Valmiers numur 2 it kā ir sājāks. Arī vietējās lauvas virsū, pašlaik Naukšāniem top arī Džērbonas Naukšāna novada, un arī būs lauva virsū. Nu, tad Valmiers minerāla ūdeņiem ir arī pievienot vietējie apelsīni, citroni. Uz minerālu ūdens bāzes. Jā, nē. Rāža vēl nav nogatavojusies, tāpēc neiesim. Mazliet vēlāk jāatbrauc. Tad ir limonāde, sābolīts, citronīts, dzērvenīti ļoti daudziem garšo. Nu, 3 veida kvasi, vidzemes, medus kvass un Naukšāna kvass, atkal ar lauviņu virsū. Kādreiz bija arī čimeņu kvass, bet nu, tas nebija iecienīgs, tad viņi arī vairāk neražo. To jūs visi ceļamies tagad augšā droši, ja? Es zinu, ka jums arī vakariņu galvas, bet nu, šī ir iestiprināšanās pirms. Aperitīvs. Kur veikalos? Manis veikalos tādu nav. Kuriem viņi ir eksploatāts? Topā it kā jābūtot. Topā jābūtot. Un vietējos veiks, tad tuvai apkārtnē ir. Tad arī, ja jūs kaut ko tagad gribat, jā, nopirkt. Jā. Pēc tam varat aiziet tur Nāras bārs pār tiltam. Tā arī tās pirta brūzes bija kādreiz. Jā, no jā. Un tur viņiem ir caur mums rekums ir kuponiņi, tad vienkārši mums ir tā sadarbība, ka viņiem tur ir lētāk nekā veikalā šo visu jūs varat nopirkt. Kā sāksim no tā galas? Vai kaut vai rītā? No šitā uz to? Nē, es domāju, šitā. No Jā, šitā uz to. Rītā arī viņš maļā, ja? No 11, man liekas, ka, bet jā. Jūs pa nakti paliekat, ja? Jā. Kur jūs guļat? Mēs zinām. Mēs negulam. Jūs pareizi negulēsim. Kāda gulēšana mēs negulam? Pareizi. Vasara taču ir, nu kādas problēmas. Un jums taču pašā plaukā. Jā, puiniekos vēl jāiet. Jūs atkaņat. Reku, man māte arī par šito pustību, droši. Meitenes, kā vajag piedāvāt?